Stāvs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Jauns 7-vietīgs auto, kurš aprīkots ar ekonomisku hibrīddzinēju par nedaudz vairāk kā 24–25 tūkstošiem eiro. Izklausās neticami, bet neiespējami. Ar Dacia Jogger esam jau pazīstami. Pavisam nesen izmēģinājām tā versiju Extreme, kas papildināta ar tā saucamo Sleepback, jeb auto iebūvētu gultu. Šodien mūsu rīcībā ir jaunākā Jogger modifikācija ar 140 zirgspēkus jaudīgu 1,6 litru hibrīddzinēju. Un patiesībā sakot, šis Jogger ir tik svaigs, ka vēl pat nav zināmas tā oficiālās cenas. Šo auto izmēģināsim kopā ar Latvijas autožurnālistikas leģendu Ati Jansonu. Viņš jau agrajos 90. bijis galvenais redaktors žurnālā Auto, pirmajā neatkarīgās Latvijas izdevumā, kurš bija pilnībā veltīts šai tematikai. Atis arī ir konkursa Latvijas gada auto izveidotājs, un nu jau daudzus gadus raksta par auto, satiksmes drošības un tehnikas tematiem Latvijas avīzē. Pēc tavām domām, kas ir labāk, jauns Jogger vai vecs X5? Nu, cienītais, jūs muļķīgs jautājums uzdodiet. Lai gan mūsu mīļajā Latvijā laikam īstais jautājums, jā. Tu zini, es savā dzīvē esmu nomainījis kāds 20 automobiļus, un es tev varu pateikt, ka labākais ir jauns auto. Man jau zvana bieži konsultējoties par automobīļu iegādi, un es te esmu pārdevis kādas 3 Dacias. Nu, to jau rāda arī tirgus statistika, ka lēnām jau mēs lienam no tiem aizspriedumiem ārā, un tāda automobīļa kā Dacia reitingi Latvijā kāpja, un ne tikai Latvijā, visā Eiropā. Nav jābīstās jau sen no tādām markām, kas kādreiz likās, ak Dievs, kas tas tāds Kia vai Hyundai, vai ir vesela virkni marku, ir 20 gados pierasts, pieņemts, Dacia ienāca vēlāk, bet es domāju, ka šobrīd jau ar tas brīdis ir garām. Galvenais bonus, ko Jogger Hybrid 140 spēj piedāvāt saviem potenciāliem klientiem, ja salīdzinām to ar pārējām šī auto modifikācijām, ir papildu jauda un degvielas ekonomija. Standarta Jogger nav nekāda raķete. Tā dzinējiem ir vien 3 cilindri, darba tilpums 999 kubikcentimetri un maksimālā jauda, ko tas spēj no sevis izdabūt, ir 109 zirgspēki. Savukārt šis auto aprīkots ar kombinētu hibrīda tipa spēka sistēmu, kuras pamatā ir 4 cilindru 1,6 litru dzinējs, elektromotors un 1,2 kWh akumulators. Sistēmas kopējā jauda 140 zirgspēku, grieze 205 Nm, un šis papildu 31 zirgspēks ir patiešām jūtams. Auto ir atsaucīgāks, manevrējot pilsētā, tas ir gan dinamisks un tajā pašā laikā ekonomisks. Kā apgalvo ražotājs, tas, neskatoties uz niecīgu akumulatoru izmēru, elektrorežīmā spēj darboties līdz pat 80% no kopējā brauciena laika pilsētvidē, un arī ļauj ietaupīt līdz 30% degvielas. Papildus visam šim dzinējs tiek komplektēts nevis ar 6-pakāpju manuālo kārbu, bet gan automātu. Ko dod hibrīds? Viņš dod nelielu pielikumu dinamikai, kas ir labāka nekā tiem litrīgajiem benzīna dzinējiem bez hibrīda. Nu, ko viņš dod degvielas ekonomiju, viņš neapšaubām dod, bet tikai pilsētā. Nevajag iedomāties, ka ar hibrīdu jūs brauksiet daudz lētāk kā ar benzīnieku pa šoseju. Viņam vajadzīgi ir palēninājumi, pātrinājumi, un tad hibrīds ir efektīvs un dod tiešām ekonomiju. Šis solis vairāk Dacijai dos nevis dēļ hibrīda īpašībām, bet dēļ automāta. Jo ir un būs ļoti daudz jaunā paudze ir izlaidušies tik tālu, ka slēgt tas jau ir murks, ka slēgt ar roku, visu laiku spiest sajūgt 100 reizes dienā. Jā, tur vinnēs. Noteikti, Dacijai trūka automāti. Vēl viens bonus, ko piedāvā Jogger, ir tā clearance. Tas ir gluži vai džipa cienīgs, 20 cm. Un pateicoties tam, šis priekšpiedziņas auto sniega pieputinātos ceļos vai meža ceļu risēs jūtas teju vai kā 4x4. Nebūs jāuztraucas par bedrēm un citiem šķēršļiem, dodoties atpūtā tālāk no pilsētas burzmas. Ir jau dažādi cilvēki, bet man, teiksim, patīk Dacijas salons, priekšējais panelis, man patīk. Ekrāniņš gan ir, bet nav uzbāzīgi augsts pacelts un nav pārlieku liels.
salonam jābūt ir vienkāršam, nevis traucējošam. Tā nav mājas kinozāle. Kā jau minējām, šis ir 7-vietīgs auto. 3. sēdekļu rinda ir iebūvēta šeit bagāžas nodalījumā. Pilnīgi iespējams, ka šīs sēdvietas neizmantosiet ikdienā, bet noteikti dzīvē būs situācijas, kad dodoties izbraucienos kopā ar plašāku ģimeni vai paņemot kādu klātu kompānijā, tur tīri labi jutīsies jūsu bērni. Savukārt, kad 3. sēdekļu rindas krēsli ir nolocīti, iegūsiet 607 litrus lielu kravas telpu. 20 gadu laikā kompaktu klases ir kļuvusi tas, ko toreiz sauc par kompaktu gadsimtu mijā. 4 metri līdz 4,20 m bija kompakts. Tagad kompakts ir 4,50 un vairāk pat. Jā. Tā bija tajos laikos, tā bija Obermittel klase. Obermittel, nevis vidējā, bet virs vidējās. Ziniet, nav jau vairs automobīļi, kas vadās slikti. Ir atšķirības vadamībā, ir šīs te stūra pārnesumi mēdz būt nedaudz atšķirīgi, jā. 2,8 līdz 3,5 mūsdienu automobīlim. Jā, tas var būt, bet tāda automobīļa, kas vadītos slikti, pirms 20 gadiem man iedeva uz nedēļas nogalu vienu testa automobīlu, piekdienā no rīta paņēmu, piekdienas vakarā atdeva atpakaļ. Es teicu, zēni, es negribu ar šito braukt un bojāt sev brīvdienas. Bija tāda automobīļa. Šādu 7-vietīgo auto Mūsa Motors Rīga iespējams iegādāties par 21 900 eiro. Bāzes versijā ar 5 sēdvietām tas ir vēl lētāks – 16 490, bet, kā jau minējām, hybrid versijas cena vēl nav zināma. Kā runā, tā būs aptuveni par 3000 eiro lielāka nekā šobrīd piedāvājumā esošā top komplektācija. Dacia vēlreiz ir pierādījums tam, ka, lai brauktu komfortablā jaunā auto, jums nav jāšķiras no milzīga naudas žūkšņa. Kāds iespējams iebildīs, sakot, par to naudu jau senāk kāds lietots premium apvidnieks. Var jau būt, bet pašu pircēju ziņā ir izlemt arī to, cik liela nozīme ir jauna auto 5 gadu garantijai. Un dzīvē bez raizēm, ka var rasties neplānotas, apjomīgas servisa izmaksas. Lai labi ripo, un tiekamies jau drīz Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear.